Все? Спасибо. Nu, esiet sveicināti, man sauc Mārtiņš Grītsmans. Es vēlējos parunāt īstenībā par visu kopējo aspektu, kas saistās ar Latvijas valsti un darbībā, kas asociējās ar vārdu politiku. Tātad sabiedrības viedoklis īstenībā ir ļoti svarīgs. Īstenībā es tā domāju, jābūt ļoti, teiksim, pieņemamam, subjektīvam, esošam, neesošam, standartu un nestandartu, teiksim, uzklausītājiem. To sauc par saimi, ja, teiksim. Esošie standarti un nestandarti, teiksim, tas ir kreisais un labais flanks, kā Ingmārs Līderi, teiksim, viņus nosauc par, teiksim, kreiso flanku, teiksim, par zooloģisko dārzu, ja, kurā vēl joprojām žirafs, jā, mitinās, jā, akācijas viņas neēd, viņas tikai salmu sēd, jā, zirgi tagad ir pārgājuši uz piestienu, bet īstenībā visā kopumā, īstenībā tas kopējais kaktus un viss tā struktūra kopējā politika, jā, kas mēs dzīvojam ļoti labā, teiksim, es tā uzskatu, jā, teiksim, cienījamie interneta lietotāji, es tā uzskatu, ka mēs dzīvojam ļoti labā un adekvātā, teiksim, politiskajā vidē. Finansiāli, īstenībā mēs atrodamies uz tādas, nevis krīzes sliekšņi, bet krīzes momentuālo aspektu, fragmentācijas krīzes, jā, mēs esam, jā, bet kopumā kopējā bildu, tā kā, teiksim, vispār kopējais standarts ir ļoti labs. Mēs ģeogrāfiski labā vietā arī atrodamies, finansiāli labā, ģeogrāfiski labā vietā atrodamies, korupcijas apkarošanas dienas, es gribēju parunāt par to. Tātad mēs sāksim ar to, ka Loskto kungu īstenībā nevajadzēja, teiksim, atlaist no darba, jo viņš nebija nekur vainīgs. Tāds ir mans uzskats, arī lielākā daļa sabiedrība par to runā. Es esmu sabiedrības novērotājs, ja. Es neesmu politologs, es esmu vienkārši cilvēks, kurš uz visu skatās diezgan, kā jūs paši redzat, kā es to daru un kā es uz visiem tiem politiskiem notikumiem skatos. Tā arī jūs darīšana, kā jūs man uztverat, ja? Par uguņošanu aizmirstat nākamgad, ja? 31. decembrī noteikti aizmirstiet, ja? Jo tas ir noteikti ietaupījums, ja? Teiksim, ja Rīgas doma neko nesponsorēs, nekāda uguņošana nebūs, jo visi naudiņi tomēr aiziet, teiksim, bērnu namiem un visiem slimniekiem. Aizmirstiet par uguņošanu nākamgad, mīļie draugi. Tātad tālākais aspekts, ko es vēlējos sacīt, Andra Bērziņa darbība politikā ir diezgan laba. Es uzskatu, ka viņš ir ļoti labs prezidents mums pagadījies, jā. Ja tā drīkst izteikties pagadījies. Viņš savus visus ienākumus un visus pārējiem cīgajiem ziedot, kā mēs zinām to, ka Andris Bērziņš ir tieši tas pats Kārlis Ulmanis, cepur nost, labu veselību, novēlēsim viņam noteikti pavisam, un mīļie draugi, visi tie, kas, teiksim, piketē pie Saeimas, ja, un tie, kas redzēja arī tur, kur es piketēju, ja, pie ministrijas, ja, teiksim, pret aktu, ja, par brīvas informācijas plūdumu, ja, teiksim, sabiedrībā. Jā, tur Valdim Dombrovskim noteikti nebija ne par ko padomāt, ne par ko izcelt savu lomu graudu, varbūt tās publiskajā versijā. Tur vienkārši bija fakts tāds, ka pats es esmu, teiksim, ļoti daudzos, teiksim, internetu kanālos, un kā jau es minēju, vienu brīdi, tad, jā, teiksim, šo te video, ko jūs tagad pašais skatāties, jā, ja šādu te video, teiksim, skatītos, teiksim, par 10 000 lāptu atvaino piedod, ja, un par to jau tur gāja runa, ja. Nu, protams, man arī patīk papļaustīties un visu pārējo, bet, mīļie cilvēki, visas tās protesta akcijas, viss, kas ir balstītas ar politisko vidi, teiksim, pie Saeimas, ja, viņas ir diezgan neuzklausošas, viņas, teiksim, ir ļoti tādas praktiski neuzklausītas. Ja? Un manuprāt, kad, ja mēs tā kopējo bildi tā, mēs paskatāmies no viena galva uz otru, ja? tad kaut kas tiek darīts, tauta tiek kaut kur procentuāli, 20%, teiksim, uzklausīt, visus 100 mēs nekad mīļā tautu nedabūsim. Ja?
Jo tomēr pastāv kā Ingmārs Līdaka, jā, tas, kurš parasti tramvajos runā, jā, par tādām gala punktiem un visas pārējām pieturām. Pastāv kreisais un labais flanks un nekad nebūs domu kopuma. Sveiciens visiem, kas skatījās, kas skatās, man sauc Mārtiņš Gricmanis, un noteikti labklājības ministrijai būs vairāk jāpiestrādā pie cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu Latgalē. Man sauc Mārtiņš Gricmanis, prieks, ka jūs skatījāties. Visu labu!